visu jūsu saimniecību apbraukājis. Prezidents Tuks, iesaistījāt pārvaldes priekšnieku vietnieku Pulkvedis Kārpiņš. Un pa šiem durvīm mēs ejam iekšā jau pašā teritorijā, un šī ēka ir domāta priekš arī ieslodzītiem, bet te atrodas cilvēki, kur atrodas apcietinājumā, kuri vēl nav notiesāti, bet viņiem ir korpusi otrā stāvā, pirmā stāvā, kur ir satikšanās telpas, medicīnas daļa, un resuscitācijas kabinets, un konferenču telpa, kur notiek arī visas video tiesas, un arī ar citām iestādēm notiek, kur video sasaka. Kaut kad pagājušā gada vasarā saņēma vēstuli no jauniešiem šeit, kas atrodas šajā ieslodzījuma vietā, ar aicinājumu atbraukt uz Patriotu nedēļu, parunāt par tādām lietām. Es domāju, negaidīju, ka es atsaukšos. Man gan pagāja tiešām diezgan ilgs laiks, un es domāju, ka tas bija vērtīgi, jo viņi ir arī mūsu sabiedrības daļa, kas diemžēl ir nonākusi dažādu apstākļu dēļ konfliktā ar likumu, bet ir būtiski, ka arī uz viņiem skatās kā uz iespēju atgriezties sabiedrībā un arī ar viņiem runā par lietām, kas ir būtiskas un svarīgas. Un jāsaka, mums tā saruna izvērtās tāda ļoti interesanta gan par to, ko viņi dara ar šo brīvprātīgu organizāciju Vana Fide, ar visiem mentoriem, atbalstītājiem, visas tās aktivitātes. Un es domāju, ka daudziem varbūt, un es ļoti gribētu cerēt, jo es arī jautāju ieslodzījuma vietu pārvaldē, kāds ir tas procents, kas atgriežas varbūt pēc tam atpakaļ cietumos, tas ir ap 20%. Es domāju, ka tā ir laba iespēja viņiem tomēr no šejienes aiziet lielajā dzīvē un neatgriezties vairs nekad nevienā konfliktā ar likumu.